Esiet sveicināti podkāstā Balans klausītāji un skatītāji. Šeit atkal un joprojām es, Kristīna Zemdaugaviete, certificēta fitness trenere, uzturzinātniece, mamma, sieva un tā tālāk un tā joprojām. Šodien pie manis ciemos, bet, kā man vīrs teica, tā jau nav ciemiņš. Bet tāpat tas pie manis ciemos ir mana draudzene, mana vīrstrenere, mana kolēģe, mana meistarklašu partner in crime, Līva. Man čau, Līva. Čau. Un mēs tā izdomājam īstenībā, ka mēs varētu biežāk parunāties par cik mums tās tēmas ir ļoti līdzīgas un intereses. Un šodien tevis ierosinājums bija īstenībā parunāt par ķermeņa kompozīcijām, par ķermeņa kompozīciju izmaiņām, par ķermeņa kompozīciju modes tendencēm un tādām lietām. Jā, pat cik mēs abas divas esam treneris, mēs tajā jomā esam diezgan ļoti iekšā. Un, mēs esam vieni no tiem pirmiem cilvēkiem, pie kuriem cilvēki vēršas tad, kad viņi grib kaut ko pamainīt. Jā, varbūt parunāsim par to, kā tu varbūt atceries arī, kā laika gaitā ir mainījušās tās modes tendences. Nu, man īstenībā galvā visu laiku ir tas pieņēmums, ka sievietei jābūt tievai. Tas nāk no manas jaunības, es pat teiktu nevis tīņģenā, bet jau bērnības. Ka tas sievietes skaistums ir tievumā, skinī, tad nelietoju vārdu skinī, bet vienkārši tur jābūt tievai. Un arī tagad klients pārsvarā, kas nāk, pārsvarā vēlas notievēt. Ir prieks, ka parādās sievietes, kas grib iemācīties celt svaru stieni un kuras grib tieši kaut ko tā kā iemācīties. Bet, ja tā skaitliski mēs paņemam, tad noteikti sievietes vairāk būs tās, kas grib notievēt, kas grib būt mazākas, tievākas. Skinīgāks. Jā, un tas pats arī īstenībā, tad, kad mēs runājam par uzturu, kad nāk klienti uz uzturu konsultācijām, labi, sportisti tas ir atkal vēl cita tēma, jā, viņi to grib kā labāk ēst, kā uzlabot to savu performanci, bet pārsvarā arī tad, kad es par uzturu, piemēram, jautāju, kāds tad ir tavs mērķis, ar kādu domu tu pie manis atnāc, pirmais, kas parasti skan, ir notievēt. Un pat, ja es to redzu, jo es parasti paprasu gan augumu garumu, gan svaru, pat, ja es redzu, uzreiz, protams, sarēķinu to pašu ķermeņa masas indeksu, vai arī jau kaut vai redzot to cilvēku, tu redzi, tur īsti tā kā nav, jā, bet man ļoti patīk, ka cilvēki pasaka veselība. Tā kā tas ir tas pirmais. Man tieši liekas, ka vajadzētu cilvēkiem pamainīt to domāšanu uz sportistu domāšanu, ko tu pieminēji, kad uzlabot performanci. Varbūt ne performanci konkrētā sporta veidā, bet dzīvē. Justies stiprākam, labākam, vairāk varētu izdarīt, vairāk varētu noskriet bez aizdus un varbūt to vajadzētu. Tas būtu ļoti vērtīgi. Īstenībā, klausies, mums nākamā meistarklasē jātais uzlabo savu performanci. Par mindset. Jā. Mindset. Bet labi, īstenībā tas tavs satraukums, kas bija, ir joprojām, jā. Labi, mēs par sevi mēs zinām, mums gribās tur normālu muskuļu masu, tur dažreiz varbūt izteiktāk, dažreiz netika izteikta, bet uzturēt visu normāli, bet tas, ko droši vien vairāk sociālos tīklus arī lieto, līdz ar to tu pamanīji, ka atkal nāk modē tas skinny trends. Jā, par laimi TikTokā es neesmu, kur tas, es saprotu, ir visaktuālāk. Tu neesi tajā vecumā vienkārši. Jā, laikam. Es mēģināju vairākas reizes, bet es nespēju tur būt. Nedēļa, laikam, ir mans rekords. Jā, un tas skinny trends, viņš nāk tik ļoti ar visādiem smukiem rīliem un ar dejošanu, kā tur bija nothing tastes as good as skinny feels, un tad tur sievietes tievas sapučējušās visur, un cik viņas labi jūtās. Un tas tā kā baigi akal mani atcīt atpakaļ tajā bērnībā, tīņu gados, kad sludināja to skinny, ka tev ir jābūt skinny, un tagad tas atkal nāk, un man tas, es nevaru teikt, ka šausmīgi uzvelk un kaitina, bet man drīzāk tajos sociālos tīklos rada vēlmi dot tādu tā kā, pretēju, kad tev nav jābūt kaut kādā konkrētā ķermeņa kompozīcijā, lai tu pierādītu savu vērtību. Tā kā, ja mēs tā globāli skatāmies, sievietēm būt ar ļoti mazu tauku procentu, kas būtībā ir skinny, nav īpaši veselīgi. Protams, būs izņēmumi, būs ģenētika, ir cilvēki, kur vienkārši ir skinny, un viņi dara, ko viņi grib, un viņi tikai var nedaudz pamainīt. Tādi jau mēs visi esam. Bet man tieši gribas uzsvērt, ka nevajag visām sievietēm tiekties uz vienu konkrēto modelī. Tev vajag tiekties būt labākajai sevis versijai, bet labākā versija nenozīmē mazākā versija. Jā, tas kaut kādā ziņā, es domāju, tu stāsti par to visu, un TikToks ir tāda vairāk jauniešu auditorija. Mēs tā kā vēl joprojām arī skaitamies pēc jaunajiem, man liekas, jā. Bet vairāk tādām 11-gadīgām meitenēm, bet
Arī tu Bet tas jau ir stāstīji, tas arī, vistrakākais. bet tu stāstīji, ka arī īstenībā sievietes mūsu vecumā sāk jau domāt visāds, nu, ko man vēl palietot, par to mēs noteikti arī parunāsim, jau par visiem šiem te līdzekļiem un to visu, ko man vēl palietot, lai es sasniegtu šo te kaut kādu maģisko, pat es teiktu, izdomāto ciparu uz Jā, kurš svariem, pilnīgi neko kurš nenozīmē. pilnīgi neko nenozīmē, jā. Turbūt atceries, kāds tev ir bijis mazākais svars? Nu, tādā pieaugušo vecumā ap 60 kaut kas man ir bijis. Un tagad tev ir 70 kaut kas. No, jā. Un pilnīgi atšķirīgi. Labi, tad es biju uz keto, tad es eksperimentēju ar keto, gribēju saprast, kā tas ir. Un tad tiešām ir tā, ka tu diezgan strauji pazaudēji. Nu, labi, man pirms tam bija laikam 65, 66 kaut kas tāds. Un tu pazaudēji diezgan daudz tos kilogramus. Liela daļa ir ūdens sākumā, ko cilvēki domā, ka viņi beig notievēt. Tas vienkārši ir ūdens, jo ogļhidrāti aiztur ūdeni, kā tu zini, organismā. Un tā sajūta. Man patika nevis vizuāli tas 60 un likās nenormāli uzvara. Es laikam jau tajā brīdī biju tikus pāri tam skinī, ka visiem jābūt skinī, nu, ka arī man jābūt skinī. Bet man patika, ka toreiz vienkārši tā sajūta, ko tas keto radīja, tā bija man jauna sajūta. Nu, ka cilvēks savādāk jūtās. Bet jā, tas mazākais man ir bijis 60 un zemāk, man liekas, es te kardāsu. Es pat nezinu, es esmu gribējis tik. Jā. Un par šito es atceros, ka man bija kaut 47 vai 48. Bet tas sakrita ar laiku, kad es strādāju kafiju un tēju veikaliņā. Nu, pavasaru. Un visu laiku dzēru tēju? Un es visu laiku dzēru tējas, un, protams, ka tur bija visas slīmu un visas urīna dzenošās. Darbojās, un darbojās, un nereāli labi darbojās, jo es neko baigi citādāk. Nu, tā kā nedarīju. Bet tu vienkārši dzēri vairāk šķidruma, ne? Vairāk šķidrums, bet arī urīna dzenošais. Nu, loģiski, viņš tev arī izvada to šķidrumu. Jo sēdēt, es tur pārsvarā sēdēju, vai es tur sportoju, kaut ko skrēju, nu, neatceros, bet nu nekas. Vai es jutos labi? Nu, labi, man ir 1,59 m, nu, es tu nevaru 60, man jau uz sevi jūtot jau pa daudz, tā kā, jā. Bet vai es jūtos baigi labi uz 47, 48? Nu, nē. Un vēl viens īstenībā, kas ir, jā, tu vari būt tīvs, bet ir tā saucamais skinny fat, ja, ka tev ir, tu tā kā esi tīvs, bet to tāpatās tie tauki, viņi, nu, tu neizskaties tas labi. Ir tīvs ar taukiem, jā. Nu, tā jā, kā, ja tas primārais mērķis ir izskats, nu, tā ir grūti sasniegt to. Ir diezgan, nu, tā kā, bet jā, tas tā mūsu, man liekas, galvenā doma, kas ir tā kā, nu, vajag normāli. Vajag justies normāli. Tieši tā, normāli justies. Nevis ietilpt kaut kādā vienā rāmī. Es negribu, piemēram, teikt, ka būt tievai ir slikti. Nu, ir mēdz, kas ir tievs, viss ir ok, tu esi tieva, ja tu tāda dabīga esi. Bet, ja tu dabīgi esi, teiksim, formīgāka vai, nu vienkārši tevi savāk mies, nu, necenties iet tajā virzienā, kas nav tavs. Tas, man liekas, tas svarīgākais, ka, sievietes vērtība nav tas skinī. Sievietes vērtība ir būt tādai, kāda viņa ir, tikai savas tāda veselīgākā, labākā versija. Jā. Bet, jā, kā tad vispār cilvēkam īstenībā arī saprast, ka ar viņa to ķermeņa kompozīciju arī viss ir kārtībā? Nu, mūsdienās, man liekas, ir ļoti, ļoti daudz iespējas, kā to arī izmērīt. Tā paši bioimpedances svari, kas, protams, kā jau visiem mērījumiem, ir kaut kādas kļūdas, kaut kādas un ir kaut kādi daži novirzes. cilvēki, uz kuriem īpaši reaģē. Es atceros vienu gadījumu, kad es vēl studēju Stradiņu universitātē, un meitene uzkāpa tiem kompozīcijas svariem, un tur viņi tiešām ir tādi kvalitīvi un labi, nevis Amazonai pasūtīti. Ja? Un viņa uzkāpa, un viņa bija tāda, ka viņa bija tikko sākusi īstenībā sportot, un viņai vispār nebija nekāda, vizuāli redzēt tādu muskuļu masu, tikai tāda, ikdienā, kas veidojusies. Un viņai tas saprāts parādīja ļoti, es vairs neatceros skaitli, bet ļoti milzīgi, tā kā tādiem, svāru celšanas, varbūt sportistiem, muskuļu masu. Un tas bija arī tīgi interesants. Un neviens nevarēja saprast arī, kāpēc. Tā kā ir šādi gadījumi, kad arī visas šīs ierīces mazliet tā kā kļūtās. Nu jā, es atceros, ka man arī bija kaut kā 40 kg, man liekas, muskuļu masa. Jā, ļoti sportiskais. Tas ļoti tā jau varētu būt, Kristi. Būtu jocīgi, ka tā nebūtu. Vai ne? Bet jā, par to kļūdu, viņa, protams, var būt, un tāpēc vienkārši skatīties, ja jūs plānojat tā kā mainīt savu ķermeņa kompozīciju, skatīties dinamikā, jā, pie vienādiem apstākļiem visu darīt. Protams, zelta standarta zemūdens svēršana, ja es nezinu, mums to kaut kur vispār taisa, bet tādam parastam cilvēkam tā pati svēršanās un mērīšanās būs. Jā, man pat liekas mērīšanās, vairāk nevis svēršanās, ja cilvēks
grib mainīt ķermeņa kompozīciju, viņš sāk sportot, ko viņš nav darījis, vai sāk aktīvāk sportot, vai vairāk tendējās uz spēku treniņiem, tad tas svars būs tāds, viņam tauku masa nāks nost, un muskuļu masa nāks klāt, un tas svars iespējams palielināsies, bet viņš iztīsies labāk, bikses būs brīvāks, un tāpēc, man liekas, tā mērīšanās ir vislabākā. Tādā ziņā pilnīgi noteikti, jā, jo ar svaru pati zini, kā ir. Cikla izmaiņu rezultātā nākamajā dienā pamosties ar +2 kilogramiem. Diez vai tu viņus uzvēri? Var jau gadīties. Var jau gadīties, bet jā, tad tiešām labāk pasakot līdz tādā veidā. Un pats svarīgākais, kas ir, man liekas, ir veselības rādītāji. Jebkurai ķermeņa kompozīcijai tie ir veselības un pašsajūtas rādītāji. Jau ir arī otrs grāvis, ja, kas pavisam nesen bija modē, tas pats body positivity, ja, kad mēs teicām, apmēram, kā man tas izklausījās, ka būt ar lieko svaru ir ok. Kāds tavs domas par šo? Man liekas, ka rādītājs ir veselība. Ja tu neatbilsti perfektajam standartam, ja tev ir kaut kādi, tā kā tauku masas, ja tev ir veselība, viss ir kārtībā un ar pašjūtu viss ir kārtībā, ok, bet cilvēkam ar ļoti lielu lieko svaru, viņš nejutīsies labi, ne veselības rādītāji būs labi. Man liekas, ka tas ir rādītājs. Jo tiešām iederēties vienā standartā, es piekrītu, nevajag mīlēt sevi un tā tālāk, bet kur tā robeža ir? Jā. Runa jau nav par izskatu, runa par veselību vairāk. Jā, tas man arī tā nelīdz galam šī kultūra īstenībā aizgāja un patika tādā ziņā, ka tas ir līdzīgi kā bija pēc grūtniecības, pēc dzemdībām. Nezinu, mēs vēl tev tajā laikā vēl tā nedraudzājāmies, kā tev tā atgriešanās atpakaļ bija. Man bija diezgan ilgi. Jā, man bija gan svars, gan diastās, un tagad arī zinu, ka man tur nav varbūt tik ļoti tas augsts, cik tā āda jau uz tā vēdera. Bet, jā, un tad es sapratu, ka ok, tev ir jāpieņem. Un tas pats arī ir ar to pašu lieko svaru vai apaļīgumu. Bet jautājums, ko es ar to visu daru? Tieši tā, tu nevajag sev skatīties spogulī un ienīst. Jā. Tā kā ok, es esmu šeit un vienkārši saprast, kur tu gribi būt un iet pa solītiem. Veselīgam solītiem. Tieši tā. Nevis ar brīnum līdzekļiem mēģināt tā rīt. Tas arī ir vēl viena lieta, ko mēs īstenībā varētu parunāt, gan visas tās tējas un detoks programmas un Ozempika un viss šitie. Bet jā, ir svarīgi, man liekas, gan vienā, gan otrā pusē. Man gan procentuāli tā otrā puse, kad ir pa maz svars, ir stipri mazāk bijusi. Jā. Un vairāk tie ir bijuši džeki. 11 gadu džeki, kas vēl nav tā kā pieaugušie, bet tā kā, es gribu tur masu. Un, jā, tas svarīgākais ir tiešām tā pieņemšana. Labi, ir atnācis tas laikais svars. Vai ok, es esmu smalkas miesas būvis, jo parasti tas jautājums ir, kāda ir bijuši tā vecāka. Man tur teica, tur garš un tīvs, mamma gara tīvs, saka, tev nebūs. Jā, tev nekad nebūs. Savu ģenētiku ir jāpieņem. Tas nenozīmē, ka tu viņu nevari pilnībā, ka tu nevari sev mainīt, jo man vecāki ir vienmēr ir bijuši dzīvē, labi, pieaugušo dzīvē, teiksim tā, ar lieko ķermeņu masu diezgan lielu. Un tāpēc es zinu, piemēram, ka manos gēnos ir tāda tendence, un es jau, man liekas, ka salīdzinoši laicīgi sāku kaut ko darīt lietas labā, lai man tās veselības problēmas, kas iespējams šobrīd ir maniem vecākiem, lai man tās nākotnē nedraudētu. Jā, tā kā, vajag pieņemt, un tad skatāmies, ko mēs ar to visu darām. Un īpaši tieši tā tiem cilvēkiem, kuriem ir tā tendence, un kur viņi novēro, arī vecākos, ja, ka ir tā tendence palielināt svaru, sāk domāt, ja, jo tie visi riski, kas nāk, man liekas, klāt, cukurdiabēts, otrā tipa, palielināts spiediens, sirds un asinsvadu problēmas, paaugstināts holesterīns, metabolais sindroms un tā tālāk un tā joprojām. Jā, bet zini kā, man liekas, ka cilvēkiem vairāk motivācija kaut ko mainīt, vismaz, ko esmu novērojis, sāks tomēr ar to izskatu. Jā. Un tas iespējams arī mums varbūt tā bišķiņ tā kā kultūra vēsturiskā mantojumā nāk līdzi, jo nevis domāt primāri par drošību un veselību, bet par tādiem ārējiem faktoriem, jo atceries, ka kādreiz, varbūt neatceries, es jau arī pat tā pa miglu atceros, ka kādreiz nebija obligāti tā kā jāsprādzējas. Un tad sākās moments mašīnā. Tas bija ļoti sen, tas bija maziņa, bet es atceros, ka mamma ar tēti kaut ko runāja. Un tad sākās brīdis, kad ir obligāti jāsprādzējas un sodīja.
Un es atceros, ka man vecāki un ne tikai arī citi pieaugšie sprādzējās, jo policija var būt ceļā. Nevis tāpēc, ka varbūt kaut kas un tevi, tas ir tavai drošībai, kas tagad liekas neiedomājami. Sprādzējas drošībai, tas tā kā, tie kā piesprādzējas viss. Bet tad bija jāpiesprādzēs, jo var policija redzēt, varbūt sods būs jāmaksā. Domā vairāk par to ārējo, kāds izskatās ārēji, kāds būs ārēji, nevis, ka tā ir tava drošība, tava veselība, tava drošība. Un tā līdzīgi, man liekas, mēs skatāmies arī uz to savu ķermeni, ka mēs tā ārēji, lai tā smuka ir, lai tā labi ir, lai viss labi izskatās, un tā veselība un tā drošība paliek tā kā tādā otrajā plānā. Tā ir, jā. Nu, labi. Bet tad atkal ir situācijas, kad ir ļoti, ļoti laba muskuļu masa izteikta, ja, un tiešām viss ir, tad atkal var net ar tā robeža, kur tad tas ir veselīgi iegūta muskuļu masa ar pietiekošu uzturvielu uzņemšanu. Visi bodybuilding un tā. Nu, sacensības, domā, tikai vairāk, jā. Gan sacensības, gan vispār visa tā uzturēšana. Nu jā, kā, tas jau arī atkal, vai ne? Tev it kā ir muskuļu masa, tev ir maziņš tauku procentiņš. Maziņš tauku procentiņš. Vai redz tos muskuļus, jā. Nu, zini kā, ja tev tas sagādā prieku, nevis mokas, un tas nenodara pār tavai veselībai. Cik tu esi dzirdējis tādas, kas nemocās? Nu, kas saka, jā, bija forši. No manas skata punkta, varbūt es kaut kur redzu tur mocīs, bet varbūt no viņu skata punkta es redzu, dod vairāk piepildījums dzīvē. Tāpēc es tā baigi kritiski neizteikšos, jo es zinu, man tā prātā nāk viena konkrēta trenere, kura vienmēr, viņai ir salīdzinoši liela tāda muskuļu masa, ļoti labs reliefs, un viņai vienmēr ir masas tauku procents. Un es esmu bijusi ar viņu ballītēs, un viņa vienmēr skatās, viņas, nē, es to cepumu viņa nevar. Viņa tiešām neēd nevienu saldumu, viņa tiešām tā kā strikt un katru dienu, un nevis tur 1 vai 2 mēnešus, bet viņa, es viņu pazīstu 6 kādus gadus, un viņa tiešām visu laiku tāda ir bijusi. Un tā ir viņas dzīve, viņas ikdiena. Vai viņa ir šausmīgi nelaimīga? Es nezinu. Es nevarētu tā, ka es nevaru nevienu končiņu, nevienu cepumiņu, nekad neko pieņemt. Es nejustos tā, ka es baudu dzīvi. Bet viņa tā dzīvo, un, zin kā, no malas izskatās tīri laimīga. Tāpēc tā baigi novilkt to robežu, kas ir tā labsajūta un kas ne, tas jau bišķiņ tā kā atšķirsies. Ja ar veselību viņai viss ir kārtībā, un cik es zinu, ir kārtībā, tad jau it kā ok, var, ne? Nē, protams. Tas ir labi, pa sacensībām es tieši domāju, tas nevienu neesmu dzirdējis, kurš pasaka, jā, ka tas bija forši. Un kas bija britīgi jā, veselīgi. Tas bija labi, jā, kas jūtos ārtīgi forši. Pārsvarā visiem ir tāds, nē. Nu jā, ka tur un liekas tā smalkā robeža, un īpaši runājot par labi vīriešiem, tur tā, viņiem testosterons strādā gan vienā, gan otrā pusē labi, kad jau tur sākās par daudz, jau tas liekais svars un vispārējais, tad tur, protams, kaut kāds izmaiņas jau, bet redz, sievietēm tā visa sistēma ir daudz jutīgāka un daudz vairāk tā kā atbild uz to, ko tu dari, ka, meitenē, te 20-30% tauku būtu viss kā tā veselīgā norma. Veselīgā norma, savukārt vīriešiem ir 10-20. Tā. Bet jebkurā gadījumā, mainot to ķermeņa kompozīciju, domā tiešām par veselību. Un arī vēl viens grāvis, kas ir parasti cilvēki, kas tā kā, teiksim, saņemās un saprot, ka viņam ir kaut kas jādara, ka ir tas laikais svars un ka vajadzētu to ķermeņa tauku procentu tā kā samazināt, ja viņi to grib atkal ļoti strauji tos rezultātus. Un tad meklē visādas ātrās iespējas. Ātros kredītus. Tā ir, jā. Labi, par Ozempiku. Tev ir kāds pazīstamais, kas ir mēģinājis? Ozempiku ne, bet alternatīvu. Kā viņi tur sauc? Kāda? Vegovī? Nē, kaut kas vēl tur bija. Labi, nav jau svarīgi nosaukums, princips tāpat, kā viņi strādā. Man ir viena, kura nāca pēc tam ar mani konsultēties, kā sākt treniņus un tā. Viņai gāja, bet viņai tiešām bija tā kā liels liekais svars. Viņai bija jātaisa kaut kāda operācija ķirurģiski. Es vairs neatceros, kas viņai tā kā viens no nosacījumiem bija, ka viņai ir jānomet tas svars, lai viņa varētu to vispār to operāciju veikt. Un tad, ārsts viņu uzsēdināja, izrakstīja viņai, un viņa dzēra. Viņai tas svars nāca smuki nost pēc tam.
Un viņa tikai nevarēja saprast, kurā brīdī, kā no viņa tā kā nokāpt nos, jo to jau ārsti nestāsta. Viņa bija dzirdējusi, ka nevar tā vienkārši vienu dienu pārstāt dzert, jo tad būs slikti, bet kā tur palānām un kā tur pielikt, piemēram, treniņus klāt. Un es viņai palīdzēju saplānot to tā kā nākamo soli, kā viņa varētu sākt fiziski darboties, ko viņa varētu arī svētdienkartē mazliet paskatīties, lai no tām zālēm lēnām atbrīvotos. Un citi stāsti, kas man ir bijuši, kuri grib sameklēt vairākus tādus, es zinu, kuri grib sameklēt iespēju ne caur ārstu dabūt Ozempiku vai kaut ko līdzvērtīgu. Man kā bija pieredze ar ārzemju klienti, kāda no Skandināvu valstīm tā bija, arī diezgan liels liekais svars, bet tur vispār tā ļoti interesanti ir. Neviena vārda par dzīvesveidu maiņu. Neviena No vārda. ārsta, ja? Jā, no ārsta puses neviena vārda par to, ka varbūt tev vajadzētu paskatīties uzturu, varbūt vajadzētu sākt kustēties un kaut ko darīt. Tas arī man tā liekas, ja, Man ir jautājums, vai vispār ārsts pastāst par kaut kādiem riskiem un par to, kā Nē. tās zāles darbojas? Nē, riskus un Vai tas ir tādas vienkārši lietas, šitas jums Vienkārši būs šitas, svara jā, samazināšana? Jā, šito ņemiet, Mhm. būs labi. Neviena vārda par to, ka paralēli tev vajadzētu tomēr to uzturu sakārtot, jo visticamāk, ka, labi, lielākā daļa, labi, es nerunāju par dažādām hormonālajām problēmām, tur to pašu vairogdziedzeri, policisti, skolnīcu sindromu un tā tālāk, kas var ietekmēt šo svaru samazināt grūtāk, bet, tagad pazuda doma, bet, jā, ka neviena vārda par to, ka paralēli lietojot šos te medikamentus, tev vajadzētu padomāt par to uzturu, jo lielākai daļai, tas ir pārlieku liels pārtikas uzņemšanas apjoms un kustību neesamība. Jā. Bet, tā meitene man toreiz ļoti gudri izdarīja. Viņa atnāca pie manis, mēs sakārtojām uzturu paralēli. Viņa, protams, lietoja šos te medikamentus, bet, kā saka, nokāpjot, ja mēs tagad tādiem narkomaniem apmēram, beidzot lietot šos te medikamentus, tu jau zini, uz ko tev vajag vērst savu uzmanību. Tas ir labi, ka zini, jā. Tās pašas olbaltumvielas, tas pats ūdens, tās pašas kustības. Tad iespējams. Un treniņi. Treniņi, protams, viņi arī tur bija no 0 līdz 6 treniņiem nedēļā. Viņi toreiz aizgāja. Tur baigi, nezinu, kā viņai tagad iet. Bet, tad es vēl saprastu, ka, ka tas ir tā kā tāds startiņš, ir tiešām liela, liekie kilogrami tiešām daudz ir. Jā. Tas varētu būt startiņš, ja tu paralēli kaut ko dari. Nevis tu vienkārši paņem tabletīti, vai ne, un padzer, un tagad notievē, un viss, tad tā kā atvedies, un no tās tabletītes dzīvo savā jaunajā veidolā laimīgs. Tāds, diemžēl, nenotiek. Gan pētījumi, gan praksa ir pierādījusi, ka, ja vienkārši beidz lietot šos medikamentus, tas svars atgriežas, viņš strauji atgriežas. Tas nozīmē, ka tajā laiciņā, kamēr tu lieto, kas ir, man liekas, ka ļoti mazam procentam vajadzīgs, ļoti mazam. Bet, ja tā vajadzība ir, tu lieto, un tu paralēli tieši tā, kā tu saki, runā ar kādu speciālistu par uzturu, domā par savu uzturu, lēnām kārto, spēka treniņu. Jā, tajā pašā laikā, protams, nebaidīties. Cerams, nokļūt pie kompetenta un zinoša ārsta, kurš tev iedod ne tikai tableti, bet arī pastāst par to, ka tas dzīvesveids ir varbūt viņš jau neizstāstīs, neskatīsies uzreiz tā ēdienkarti vai vēl kaut ko, bet vismaz pateikt, klau. Pameklē, aizēj kādu vēl speciālistu, izrunājot ar to. Bet tad, kā no otras puses tāda neiedziļināšanās, kāpēc tas svars vispār ir atnācis, tas arī, es nezinu kā tev, bet man ir meitenes, kas atnāk, man tur pirms 2 gadiem es tur svēru 55, jau 70, jā. Skatāmies, kāpēc tas tā ir. Jā, nevienmēr. Man tieši viena jauna klienta tikko bija, viņa atnāca, man liekas, tik forši, ka viņa tā sapratusi pat. Viņa saka, ka viņai tur neatceros vairs cik gadu laikā, bet diezgan daudz kilogramu pienāks klāt, viņa saprot, ka viņa ir reāli uzēdusi. Jā. Viņa saka, emocionāla ēšana, man ir stress, es ēdu, man ir bēdīgi, es ēdu, visu kaut ko daudz jādīlo, es apsēžos vakarā un to kūciņu apāzreiz sajūtos labāk. Viņa tā kā saprot, no kurienes jau tas nāk. Un tad jau mēs paralēli treniņiem arī meklējam bišķiņ tos veidus, kā viņi varētu tās, treniņi arī ir viens no veidiem, kā tās emocijas bišķiņ tā kā sakārtot un tu enerģiju izlikt varbūt bišķi veselīgākā virzienā. Un tas bija tāds foršs, kad atnāk, es saprotu, es rekuras uzēdus dēļ, man ir emocionālā ēšana, tas ir forši. Bet tiešām ir cilvēks atnāk, kaut kā tas svars, kaut kā viņš atnāca, kaut kā es nezinu, droši vien vielmaiņa lēnāk, vecums nāk. 30-40 gados lēnāk vielmaiņa, protams. Es tieši nesen klausījos vienu podcastu, kur atsaucās uz pētījumiem,
par to, ka ar vecumu tā vielmaiņa nemaz tā lēnāka nepaliek. Mēs paliekam lēnāk, mēs mazāk uzticamies, mazāk visu kaut ko aktīvu darām. Vairāk grēkojam ar kaut kādu neveselīgāku pārtiku, nepilnvērtīgāku. Mēs sakām tā. Nu, grēkot. Jā, grēkot, baudīt, vairāk baudam. Pārmērīgi baudām. Tur jau tā lieta, pārmērība. Un tāpēc mums tie liekie kilogrami krājās un it kā grūtāk atbrīvoties, bet tas dzīvesveids mainās, kad fiziski mūsu vielmaiņa baigi, tā redzami nemainās, jā. Jā. Bet daudziem gribas uz to norakstīt. Protams, daudziem vispār gribas, man liekas, bieži vien iekāpt tādā upurītī un tādā moceklītī, ko tad man jau tas laikais svars ir un nopērk lielākas biks, kas nevienmēr varbūt ir slikti, nopērk lielākas izmaiņas. Nevajag spiesties biksēs, kas jums nedara, ka Dievs nekāda priekš kam visa asins rita tur. Bet tur atkal tas stāsts par skaitļiem, ka tur viens izmērs bijis, ne to jāiet cits skaitlis ir, jā, tā kā uz svariem cits skaitlis, biksēm cits skaitlis, grūti. Nē, es ļoti labi atceros arī no savas pieredzes, kad pēc grūtniecības tu saproti, ka vienkārši to jānopērk 42. izmērs no 34. un 36. 42. Un tad ir tāds tā kā, es jau neesmu tā kā, pilnīgi muļķīti, ja es jau tā kā saprotu, bet tāpat tas pārsteigums. Tu pasūti vienu, tas bija Covid laiks, kad uz veikaliem baigi ne, un, protams, vismaz nebija tev jāraud kabīnē. Es neraudāju. Es vispār neraudāju, bet tā doma, ka tu tā kā pasūti tur, labi, 38. izmēru. Tā kā ne, jāsūt atpakaļ, labi paņems, joka pēc paņems gan to 40, gan to 42, kas uz manu augumu 1,59 m, tā nav visai, tā, ka tu tur nospiež visu vēderu, ka tas tie izmēri, tas man liekas arī tur. Katrai firmai tas izmērs ir atšķirīgi, un pats zina, kā ar bērnu drēbēm, tur zīdaiņu drēbēm, kā vispār bija, tur viens brands ir 58, otrs jau tur 68, tā. Jā, atkal tikai cipariņi, vai ne? Svarīgi jau tā labsajūta. Bet tie cipariņi, viņiem kaut kādu tendenci tev parāda, vai ne? Jautājums, kad tu viņu ņem vērā? Ja tas ir pēc dzemdībām, kad loģiski, ka tev ir izmainījies ķermenis, viss, tev tajā brīdī tev ir jāpieņem, body positivity, tad tajā brīdī tev ir jāieslēdz. Tas tā kā loģiski, tu nevari. Sociālajā tīkla reizēm liek mums domāt citādi, bet tu nevari. Tev nevar piedzimt bērns, un tu nevari pēc nedēļas būt formā. Tas nav fiziski iespējams. Ir kas var. Man māma izgāja pēc dzemdībām ar saviem tur iepriekšējiem svārciņiem, tā kā vispār nekas nebūtu. Super, man ritīgi prieks, ka tā ir, bet lielākai daļai tā nebūs, un ir jāsaprot, ka tas ir ok, un nevajag sevi dzīt stresā vēl par to, jo, ja tev ir jaundzimušais, tev pietiks stresa tāpat. Jā. Nē. bet jā, tā, ka katram ir tās savas iespējas. Saka, labi, mammai tāpat diastāze nebija. Un šitas īstenībā vēl viens, par to ķermeņa kompozīciju un to visu, kas man dažreiz, arī likās tā, man liekas, tas tā kā normāli tā kā izskaties un viss tā kā kārtībā, par citām meitenēm runājot arī tādām, kas, dzemdējušas jau, bet tas vēders, jā, un tā arī īstenībā meitenēm atgādinā to, ka bieži vien, tā ir diastāze, kas tev uztaisa to vēderu, jo tur viss ir, labi, tu vari viņu dabūt funkcionāli, dažreiz to korsetes muskultūru strādājuši, bet, es saku, es dzīvoju 5 cm cauri, es zinu, ka tur ir, tas tās arī tādas lietas, ka varbūt, ar tādu, man liekas, caur tādu prizmiņu uz visu paskatīties. Jā, paskatīties, un arī ar ko tu salīdzini ar sevi pirms dzemdībām, tos ķermenis mainīsies, un tā ir. Absolūti. Daudzām sievietēm arī bez diastāzes vēders paliek mazliet izteiktāks, pat ja viņas ir atbrīvojušās no kaut kādiem tauciņiem, kas viņām traucējuši. Viens ir āda. Un viens ir arī tas, ka arī dzemde var tā kā, nebūs pareizi teikt, pamainīt savu novietojumu, bet tā kā pavirzīties mazliet, un tad tev vairs nebūs tas vēders tā kā, pirms tam tev varbūt ir bijis ritīgi uz iekšā, man, piemēram, bija kādreiz tā, ka tas ritīgi tievais viduks, vēders bez maz vai ievilks, un tagad man ir tā, viņš vienkārši, pat ja nav taukšs, viņš vienkārši tā nestāv vairāk. Tas, ka man ir iekšēji orgāni, un citām sievietēm atkal tā būs visu mūžu. Jā, šitā man liekas arī ir vēl viens topiks runāt par tādu ķermeņa izskatu.
jā, meitenēm ir vēderiņš, un, protams, ir tādas, kuram, kā tu teici, ka, tā kā tev nebija, jā, man visu laiku, man liekas, ir bijis, lai gan tā, ka es skatos tās bildes, nekas man tur nebija, man Tev tajā brīdī likās, ka bija, jā. Un tā, un ka tas ir ok, nu jums tur nav jāņem tur paši spiedošākie legingi, lai to vēderiņu ievilkt iekšā. Jā, jums ir orgāni tur. Jā. Un tas pats arī īstenībā, tu man liekas, kad bija dalījusies arī par tādu sociālo mēdīju tādu ietekmi, par tām pašām bildēm, par to pašu apgaismojumu un visām tām lietām, cik ļoti mēs varam ar to spēlēties. Jā. Ir grūti jau īstenībā skrolēt uz sociālos mēdījus, saprast, kāds tas cilvēks izstāsta īstenībā. Jo mēs visi gribam bildēs izstīties labāk, un tas ir, tā kā, man liekas, dabīga vēlme. Bet vienkārši to, ko mēs redzam, vajag bišķiņ tāds ar filtriņu palaist. Jūs arī var nofočēties ļoti skaistā gaismā, ļoti pozējot, un tā ļoti izstīties super fit. Un tad es varu gulēt divānā, izgāzus vēdu ar kaut ko ēst un nesavāktu stāju, un es galīgi tā neizskatīšos. Bet īstenībā stāja ir arī viena no tām lietām, par ko cilvēkiem vajadzētu padomāt. Nu, piemēram, sievietes, kuras uztraucās par izgāstiem tādiem vēdriņiem, ka varbūt ir jāapstas uz stāju vai nevajag sakārtot stāju, jo iespējams tur ir mugurkaulā pārāk liela lordozīte, ko mēs ar vingrojumiem varam labot, un tas ir veselīgi. Tā kā to vajag veselībai, ne tikai izskatām. Un līdz ar to arī tā stāja sakārtojās, un tas vēders vairs tik ļoti negāžās uz priekšu. Tas arī viens no tādiem. Jā. Tas ir pilnīgi noteikti. Bet jā, par tām bildēm tas tur tiešām viss tik ļoti, no te nezinu, vēl cikla fāzi, tu dabūtu labo cikla fāzi. Varbūt iepriekšējā vakarā neapēd neko sāļu, lai tur mazāk nepadzer ūdeni. Es uzreiz pēc treniņa pampa, jā, tāds. Ar to visu jau var spēlēties, jā. Un tev viss. Bet jā, ja kāds kādreiz sola tur kaut kādus super ātros rezultātus, palīdzēja 10,000 cilvēku samazināt svaru ar šo uzturu plānu. Un tikai mēnesī. Kādu mēnesi, 2 nedēļu laikā. Tas laiks vērts ir tas laiks, jā, ka šausmīgi ātri kaut ko so. Jo tās metodas tiešām var būt dažādas un katram strādās kaut kas cits. Un rezultāti tiešām var būt lielai cilvēku daļai. Bet tas, ja tev sola ātri, tad vajag bišķiņ papiltrēt. Taisnība jau ir uz 1200 kalorijām lielākajai daļai tas svars patiešām kritīs. Jā, un ātri. Un tu dabūsi nost, jā, tos 3-4 kilograms 2 nedēļu laikā. Ko pēc tam? Atkal visu mūžu jāsēž 1200. Apmēram, jā, bet... Vai ne? Man liekas, ka paliek labāk bišķiņi ar sociālajiem mēdījiem tādā ziņā, ka cilvēki sāk rādīt vairāk to realitāti. Kaut kādi pazīstami, es gan ārzemju vairāk influencerus esmu ievērojis, ka viņi rāda tā, kā viņi izskatās dabīgi, ka viņi nofočējās pie spoguļa super tu tādā pozā, un tad viņi nofočējās pozā, ka viņi ir izgāzuši vēderu, jā, un ka var celulītu redzēt, jo mans Dievs sievietē ir celulīts, jā. Un parāda to. Tas, man liekas, jau paliek labāk, un cilvēki sāk tā veselīgāk skatīties. Bet man liekas, ka trakāk paliek atkal ar to, ka ir ļoti liels informācijas apjoms, ko darīt, kā darīt arī visu šīs tieviešanas metodas, ka ļoti ātri notievēt, un ka kā cilvēkam, kuram nav izglītība, kas ir saistīta kaut cik ar veselību, kā viņam vispār saprast, kam ticēt, kam necēt, man liekas, ka tā tagad paliek lielāka problēma. Tas lielais informācijas daudzums, no kur tu nevari izfiltrēt. Tur dar pastīties, kas ir programmas izstrādātājs. Bet reizēm arī cilvēki ar labām izglītībām stāsta pilnīgu, kā lai tā korektāk pasaka, nepatiesību, teiksim tā, pilnīgi nepatiesību. Tā, ka tu pasties papīros, viņš pat ir, piemēram, Stradiņu universitāti pabeidz, kas ir, es tur esmu mācījusies, tev nav viegli viņu, tā kā paveikt, jo tiešām ir jāmācās. Bet es nezinu, kāda pat ir motivācijas, pieļauju, ka daļai ir motivācija vienkārši pelnīt. Un viņš ir atradis cilvēku veidus, kā viņš tā kā ātrāk sasniedz to savu potenciālo klientu. Bet, ja tas varbūt līdz galam neatbilst standartiem tiem, kā tā kā vajadzētu. Tā jau jautājums par sirdsapziņu, jā? Kāpēc mums nav biznesa? Vai ne? Ko mēs darām nepareizi? Jā, bet labi, par to izglītību un to runājot, atceries, kad es arī mācījos tās pašās māsās, es aizbraucu uz Ameriku, protams, ka es dabūju svaru klāt. Tur jā, tā ēdienu kvalitāte bišķi atšķirās. Tad viens ir ēdienu kvalitāte, otrs ir ēdienu pieejami, un, protams, ka to gribās visu kaut ko pamēģināt. Un ar visu to, ka es tā kā,
topošais mediķis, ja, bet uzturs vēl tā nebija. Man vienkārši patika, protams, ko es darīju. Es sēdēju uz salātiņiem un rīsiem, ja, nu, apmēram. Un vēl bija, es nezinu, tu zini tādu Šonti Insanity, tāds džeks bija, tāds melnādains džeks, jā. Viņam bija 2 mēnešu programma, trēniņi. Kaut aerobikas? High intensity, tā kā visu laiku lēkā. Trēniņi, ja nemaldos, 6 vai pat 7 reizes nedēļā. Nu, rītīgais tāds. Un. Tur es pulszonā neko nezināju. Ja. Tu ēdi salātus un lēkāji šausmīgi, Es ēdu salātus, es ēdu rīsus. Salāti, protams, bez eļas. Jā, nu, Olbaltmēls tev bija vispār kaut kādas? Vai gaļa uzbarojat to brīdi tavā mindsetā? Es neatceros. Kaut ko jau es arī ēdu, bet es atceros, es gāju draugiem uz maķīti, un es varu ņemt tikai salātus un pat mērķis, man liekas, protams, nelēju, ja. Nu tā, kad īstenībā man liekas, ka tās ir tās lietas, ko mums vajadzētu mācīt skolā jau, lai nav šitāda te. Tāda veselīgāka domāšana kopumā, pat nevis atsevišķi par ēšanu, fiziskajām aktivitātēm, bet veselīga tāda domāšana kopumā. Bet man jau likās, ka ir veselīgi. Man jau likās, ka ir ok, ir normāli. Es arī atceros, ka es bērnībā domāju, ka esmu šausmīgi resna. Kaut arī tagad skatos bildes, bija parasts bērns, vispār ne, vienkārši apkārt bija skinīgi draudzenes, nu tāds, kuras ģenētiski skinīgi, un tāpēc es jutos liela. Un es atceros, ka man bija tāds galda kalendārijs, un es rakstīju, šodien 25 presītes, rīt 30 presītes, tad 45 presītes, lai es kļūtu tievāk. Tas bija atkal tas mans uzskats. Vēl viena lieta, jā. Tā es, tā kā palikšu tievāk, ja tās ir tās 100 presītes dienā, piemēram. Un tas ir, cik man bija vecums, bet neatceros, bet tā nebija 1. un 2. klase, tas bija drīzāk kaut 5., 6., 7. kaut kas tāds varētu būt. Un tad tu saproti, ka tajā vecumā bērnam vispār nav izpratne par to. Nu, protams, mēs nevaram gaidīt, lai bērni saprastu pulsa zonas. Tas varbūt nav vajadzīgs, bet tādu basic ieskatu, ko darīt, kā darīt. Kā dzīvot veselīgi. Normāli kustēties. Jā, es tagad vēl atcerējos, mums bija kaut kāds fizioloģijā vai kur bija darbs, kur bija jāskaita savas kalorijas. Bet tas pat nebija, man liekas, nekāds tur izdomātais tievēršanas laiks vai kaut kas tāds. Tas ēd 900 kalorijas dienā, kaut kāds 900 000. Labi, uz mana auguma uz to brīdi varbūt. Bet to patās, tas taču ir maz. Bet tas ir tā kā, ja tu gulātu gultā nekustētos. Man pamatā jāmaina 1200, man liekas. Kas tā nav nekas, ko man vajag, jā. Bet jā, par šito es tagad atcerējos, ka mums vajadzēja taisīt to prezentāciju, un ka vai tik tā nebija tā pati Neiman arī, kas mums toreiz to mācīja? Nu, un kas bija? Nu, tu noprezentēji savus 900 kalorijas, tev kaut ko teica, kad, es neatceros. Es tiešām neatceros. Bet man jāapstas, man liekas, man kaut kur tā ēdienkart ir. Varbūt labāk nevajag. Bet varbūt, kas to brīdi. Nevar jau viennozīmīgi, jo mēs nevaram ne par ko teikt. Tur jau tā lieta viss arī jāskatās no konkrētās situācijas, apstākļiem un tā tālāk. Jo arī, man liekas, tā koncentrēšanās uz kalorijām arī bišķiņ tā, visi šobrīd, kas grib ievērt nenormāli skaita kalorijas. Protams, ka tas ir liels rādītājs, ko jāņem vērā. Bet es tā kā mudinu klients, kas nāk pie maniem vairāk trenēties un kurš skatās uz to ēšanu, es vairāk mēģinu viņām tā kā pateikt, labāk skatieties uz uzturvielām, ko jūs uzņemat. Tas, protams, kaloriju daudzums svarīgs, tas ir viennozīmīgi, bet, piemēram, paskatieties, vai jūs pietiekami daudz olbaltumvielas uzņemat. Koncentrējies uz to, lai tu pietiekami daudz olbaltumvielas apēstu. Tad tev daudz mazāk gribēsies arī našķoties, mazāk gribēsies tos ogļhidrātus un taukus sajaukumā un mazāk visādas tādas neveselīgās izvēlītas tiks izdarīts, jā. Tad vajadzētu pastīties uz to ēšanu. Ka mēs gribam tā kā, pabarot savu ķermeni, lai viņš spētu paveikt savu darbu. Nevis mēs gribam ierobežot, lai mēs tur saruktu, jā. Vai pabarojam, lai mēs varam tur aiziet sportzālē kārtīgi pastrādāt, lai mēs ikdienā mums ir enerģija un lai mēs jūtamies labi. Tas gan. Nē, kaloriju skaitīšana, tas ir pamats, protams, ja tu gribi vispār. Bet, jā, pareizi tu saki, sākumā uzturvielas, un tad, jo parasti arī, kad atnāk, cik tā man kalorijas tagad es saku, paga, stop. Ko ēst? Sākam, ka mēs sakārtojam pamatlietas, ko tu vispār ēd. Tad, kad tu esi sakārtojis pamatlietas, tad tu pēc tam skaties, cik tev
cik tev kalorijas un ko vajag, jo, ja to paņemsi deficītā un sāks, ko nezinu, ko ēst, jau īsti Jo kalorijas, man strādās, liekas, bet... samazināt ir vieglāk. Jā. Grūtāk ir sakārtot to savu ēšanas paternu, es nezinu, kā to nosaukt. Jā. Un tā arī atkal, tas nenotiek 2 nedēļās, diemžēl. Diemžēl var. Tas notiek labi, ja pusgada laikā, bet principā es teiktu, ka tas gads ir tāds. Nu labi, bet tu esi kādreiz trenējusies, tāpēc, lai tu būtu tā kā trendā. Nu, tagad mums bija muskuļi, tagad mums ir tievumiņš, bet uz tiem muskuļiem to nebija tā, ka, man tā kā vajag. Trendā no tādiem sociālajiem mēdījiem kaut kādām. Nu, vispār, jā, kaut kādām. Zini kā? Ko mēs saucam par trendu, par savu personīgo trendu, kas man ir apkārt vidē, varbūt no tā es noteikti esmu ietekmējusies. Kaut kādā brīdī es nonācu, tas jau bija pirms gadiem tādā crossfiteru sabiedrībā, un man ritīgi gribējās to crossfit trenēties, jo tas bija tā kā forši un tā, vērtīgi. Tad kaut kā es vairāk nonācu atkal tādā gym vidē, un man vairāk gribējās tur tos, tikai uz muskuļu hipertrofiju strādāt vai uz maksimālo spēku. Tādā ziņā tie apkārt esošie trendi man ir ietekmējuši, protams, bet tādi sociālo mēdī, man liekas, ka nē. Tur drīzāk, es jau pat izvēlos, kam es sekoju, es jau izvēlos sekot tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī atspoguļo tās manas, tā kā to manu redzējumu, manas vēlmes, tāpēc varbūt tas nav tik ļoti man paķēris. Un kā tev? Man liekas, ka tu jau tik ļoti, man liekas, kad Instagramā nesēdi, vai ne? Nē, tas ir viens, es pat, es saku, es tikai uzzinu par kaut kādām lietām, ko tu man dažreiz atsūti, tad es tā zinu. Bet tas mans mērķis ir vienkārši justies normāli. Man nav īstenībā, man nav nevienu brīdi, tagad tādā apzinātā, loģiski domājošā vecumā, ja, ka es tur gribētu kaut kā tur spēlēties ar savu to ķermeņa kompozīciju, tur vai tur mazāk taukus vai vairāk muskuļus. Es teiktu, ka es visu laiku, vismaz līdz šodienai, es tādā uzturošajā, tā kā tās 2, 3, ja sanāk 3 reizes, bet parasti 2 reizes nedēļā un ir spēks vajadzētu kardio atsākt, jā. Bet visu laiku, attaisnojam, jā, visu laiku kaut kādas vai slimošanas vai tur vēl viss kaut kas, kad nesnāk. Bet mans mērķis ir tikai un vienīgi labsajot. Redz, tur vasarā brālim kāzas būs, 20. jūnijas, kas it kā nav garantīs, ka būs silts un vajadzēs baigot ar muguru kačāt vai vēl tur kaut ko. Tad varbūt varētu kaut ko vairāk pielikt, ja? Bet man liekas, ka arī tie cilvēki, kas pie manis nāk, tur nav nevienam bijis tā, sacensībām gatavotas noteikti neuzņemtos. Pilnīgi noteikti nē. Tas būtu... Es arī parasti pie citiem treneriem, kuriem tā ir sirdslieta. Jā. Es varētu teorētiski, es zinu, kas ir darāms, bet man psiholoģiski man tas neraisa manī prieku to darīt. Jā, mēs runājam par bodybuilding sacensībām. Jā, par bodybuilding, jā. Kas bet tad, kad riteņbraukšanā trenējos, tad man arī uz ķermeni man nekas... Tu domā par funkcionalitāti, vai ne? Par to darbu? Vai, par ķermeni, ja tieši to, jā, tad man arī nekas tā kā nesatrauc tādā ziņā. Es zināju, ka es tur kalnā varu uzbraukt kā vājš vīrietis, bet ripošas tur lēnāk, lejā. Jau uzēt bišķiņ, varbūt. Tad varbūt vajadzēja bišķiņ uzēt, lai gan man likās, ka ir jau tā kā... Gana. Ir gana, jā. Protams, saku, man ir šaurāki tur pleci, vairāk gurnos dibenā kājās, ja, kas, kā riteņbraukšanā jau tieši ļoti labi. Bet, tā. Bet jā, man liekas, svarīgi atcerēties, ka varbūt tam ķermenim viņam nav jābūt trendam. Jā, tev nav jāieliek sev konkrētā kastītē. Un, ja gribas uz kaut ko šausmīgi tiecies uz veselību, uz funkcionalitāti, lai tu vari izdarīt vairāk kā vakar, lai tu vari jūties čučut labāk kā vakar. Čuču. Tieši tā, protams, lai tu jūties labi savā ķermenī, ja tu jūti, ka svētdars traucē pieliekties, kas nav grūtniecības svētdars, jā, tad nocīm redzot kaut kas. Varbūt viņu nevajag vairāk, jā, to vajag. Tā kā, bet jā, man liekas, svarīgi ir saprast, kāda ir tā tava ģenētika. Ja tu zini, ka tev nāk svars tajā brīdī, kad tu ēd vairāk, tad tu tiešām paskaties to uzturu. Ja tu esi smalkas miesas būvis, nesanāks bez palīga līdzekļiem uzbūvēt kaut kādu nenormālo muskuļu masu, jā, tur bodybuilding, jā.
tad atkal redzi, ka ir tas laikais svars. Attiecīgi rīkojamies. Tieši tā. Ir pamaz, nav spēka, pazūd mēneša reizes. Jā, Sākam padomāt. Neiet Žēl, reproduktīvā ka tie ģimenes ārsti tik ļoti neiesaistās tajā visā. Kā tu teici, viņi tā kā tu aiziet, izrakstot to tabletīti, visu, bet tā kā neskatās no kurienes nāk, kāpēc. Jā. Par to man ļoti žēl. Bet es kaut kā ceru, ka varbūt mainīsies ārstu paudzes, varbūt tas arī mainīsies. Varbūt. Labi, Līva. Mēs, man liekas, tā labi paklačojām. Varētu jau vēl parunāties par daudz dažādām tēmām, bet darba gaida ir jādara. Tā kā, ja jūs gribat normāli justies veselīgi savā ķermenī, nāciet pie mums. Jo. Mums nesen bija arī meistara klasīte. Un būs vēl Būs vēl, jā, reklāma pašiem sev. Jā. Neapmaksāta. Podcastu rakstām redzēt šeit Reimles video production studijā. Es nekad esmu, liekas, reklamējis. Tā kā jā, tiekamies nākamais epizodēs. Noteikti ierakstiet mums arī kādu komentāru, kā jums patīk šī epizode. Un jā, kā jums iet ķermeņa kompozīcija?